Mūsu biedrība ir radošā apvienība Alla Prima, kura ir dibināta jau 2002. gadā. Mums bija tāda mākslas cienītāju grupa, kurām meitenēm bija ļoti interesanti rīkot plenērus un kaut kādas meistarklases un kaut kur aizbraukt, pagleznot, un līdz ar to tā kā brīvo naudu tādu nav, tad mēs izlēmām nodibināt biedrību. Biedrības mājvieta ir radošā rezidents mākslas dārzs. Tā ir vieta, kur satiekas daba, cilvēks un māksla. Biedrības mērķis ir pirmkārt nest tautās un izglītot tautu, kas ir kultūra, kas ir māksla. Man liekas, tas ne tikai man ir svarīgs, bet arī jebkurai cilvēku grupai ir svarīgi izrunāt un to savu sāpi, savu problēmu, un to var izdarīt savu mākslu, nerunājot. Tā kā es esmu radoša personība, man patīk dalīties, man ir daudz enerģijas, un man tiešām vajag padalīties ar kādu. Un ja kāds to visu ņem preties, es esmu ļoti gandarīta. Māksla maina cilvēka redzējumu, dzīves uzskatus, uztveri, un cilvēks sāk ieraudzīt krāsas, ieraudzīt formas, ieraudzīt, ka debesis nav visu laiku gaiši zilas, arī saulrieti nekad nav vienādi. Vienkārši mainās skatījums, un dzīve paliek krāsaināka.